Esiet sveicināti! Šajā ar sportu uz stūra raidījumā varbūt mazāk būs pašas sportošanas un aktīvas nodarbes, kā vairāk sarunas, jo vēlos parunāt par dažām sacensībām, kas varbūt nav tās, kā teikt, masveidīgākās Latvijā, lai gan arī cilvēki skrien, brauca velosipēdiem, bet dara to daudz varbūt ilgstošāk, savādāk un interesantāk. Tā kā jā, skatāmies šo ar sportu uz stūra un uzzinām, kādas tad vēl sacensības. Un patiesībā tepat netālu no Rīgas ir pieejams, un, ja tā godīgi, tad var mēģināt katrs piedalīties. Tā kā jā, skatāmies, un tad jau varbūt kāds ir izdomās pavadīt sportiski šo vasaru. Kā jau solīju, tad šajā ar sportu uz stūra raidījumā parunāsim par sacensībām, par dažādām sacensībām, kuras varbūt nav tās masveidīgākās un parastam cilvēkam varbūt saprotamākā un pieņemamākā. Viena no tādām ir tepat Rīgā, netālu no Rīgas, faktiski Doles salā. Man liekas, ka no Katlakalna var atpeldēt, ja līdz šejienē mierīgi ar laivu vai ar vesti kaut kādu šitiem rociņām var uzlikt. Ir tādas sacensības kā Doles vasara šogad jau otro gadu, ja, cik es saprotu. Un divi džeki, kas, droši vien vieni no diviem, kas organizē Rihards un Mārtiņš, kas ir atbildīgi par to, lai tādas sacensības būtu. Jā, čau, čeļ! Tad pirmais droši vien loģiskais jautājums, kas tās ir par sacensībām, kā viņas notiek? Jā, sapratu, ka otro gadu jau notiek, bet kas un kā? Mārtiņ? Radās jau tā doma tāda, ka pilnīgi tas jau tā kā pašsaprotam, ka pašam gribās pakustēties, bet paši savā starpā mēs kustamies apnīk tā kā. Piesaistam kaimiņu, to kaimiņu, tur. Tā mēģinam dolu un tad jau lēnā garā pāraug tādā formātā, ko mēs varam, tā teikt, nav kauns citiem piedāvāt un līdz ar to piesaistīt visus, kas dīgdienas, kas sportists, kas lai visiem ir interesanti, maksimāli to aptvērt to loku, un tad tā viņas tā otro gadu jau sāk veidoties par tādu tā kā pasākumu. Jā, arī ģimenēm, jauniešiem un ir tā kā tas vecuma spektrs pakis nav ierobežots šīm sacensībām, ir jāstāsta pašiem, ko kurš var, bet mēs tā kā ne nolikumā, ne arī citādi neierobežojam to. Kas tās ir? Kāda veida tās ir sacensības? Tā ir, es nezinu, peldēšana, zāles pļaušana, kurš ātrāk klūdziņu pīšana vai kaut kādu garšīgāko bulciņu cepšana? Nē, tas tāds, kā pasaka, tāds aktīvās atpūtas miks. Tas ir viss, kas cilvēkam patīk. Viņam patīk skriet, cilvēkam patīk vilkties pa mežu, staigāt, klausīties putniņus, patīk braukt ar riteni, braukt ar airēt laiviņu, peldēt. Kaut ko varbūt vēl gribās uzkāpt, kaut kur pārlekt. Kad šķērsli joslas, parisināt uzdevumus, orientēšanās elementi, nevarbūt tieši klasiskajā izpratnē, bet atvasināti un pamatā tā, jā. Katru reizi viņas ir citādas un katru reizi tās disciplīnas ir savādākas un uzdevumi ir savādāki. Tā kā, lai nav tā, ka pagājuši gadu bija tas pats, kas šogad, mēs mēģinām izdomāt vienmēr kaut ko jaunu. Jā. Tad dalībniekam viņam nav jābūt tur tādu baigi, es nezinu, fiziski nenormāli spēcīgam, ja tā, kad viņš domā, es taču nevarēšu izdarīt to visu, vai varbūt viņš domā, es orientēties tāpat nemāku, ko es tur līdīšu, vai varbūt nav tik traki tas viss. Jā, viņš var būt fiziski šausmīgi spēcīgs un foršs, bet viņš nemāk izreikināt elementārus kaut kādus prātu uzdevumus, un tad viņš var kačāties tālāk. Viss forši. Viņš var izskaidīt, par daudz līkums. Jā, draga, tāpēc jau mēs sēžam īstenībā un mēģinam stundām, domājam, kā lai izdarīt tā, lai nonivelētu visus tos kultūristus ar augstākā līmeņa orientieristiem un arī ģimenēm, tā kā Rihards teica, lai arī cīkiem ar var. Tas. Jā, sacensības principā nevar vinēt ar brutālu spēku, tur vajadzīgi jābūt visam apvienotam. Veiksmei, intuīcijai, prātam, atjautībai, pieredzei, vēl dažādām lietām, kas noder vienkārši dzīvē un dabā ejot. Un tīri tā, ka tu esi labs skrejējs, ar to viens sacensības vinēt nevar. Varbūt nesenāks, ja vēl. Šitās maz ticam. Ne šīs. Nebūs tā, ka tagad, tu jau teici, tur kaimiņi visi iesaistīti, tur ģimenes, ka tagad, ka vietējiem būs baigais pluss, saprot, ka šeit jau visi zinās. Par to ir vēl viens stāsts. Sacensības ir uzbūvēts tā, ka nav svarīgi, vai tu esi vietējais vai Kanādas inuīts, noteikumi vienādi, un arī teiksim, arī tās iespējas ir vienādas. Uz startlīnijas viss stāv vienā pozīcijā un tās iespējas ir pilnīgi vienādas. Nav svarīgi, ka tu pazīsti šo mežu kā savu kabatu, tas neko nedod.
Nebūs tā, ka viņš paņem karti. Man viss skaidrs. Diemžēl nē, mēs tā sacensības, tāpēc mēs ilgi domājam, plānojam, kā izdarīt tā, lai nostādītu vienādās pozīcijās pieredzējušus un mazāk pieredzējušus. Cerēsim, ka tas kanāds Inuits, viņš arī uz tā piedestāla tiks. Nebūs tā, ka tikai Dolis salas iedzīvotājs. Viņš varēs aizairēt droši vien. Ja viņš vienīgais mīnus, viss nolikums ir latviešu valodā. Tad, ja ir kāds tulks, kas viņam var spēj pārtulkot, tad jā. Gan jau, ka būs. Komandas, cik jābūt, teiksim, nav jau tā, ka tas ir individuāls mačs, vai tas tomēr komandas, vai cik ir cilvēki obligāti varbūt jābūt? Par komandām, jā. Komandā ir mazliet atpaliekam no klasiskā formāta, kas ir četri cilvēki komandā, plus, no kuriem vismaz viena ir sieviete. Jā. Mums ir 3, no kuriem viena ir sieviete. Tad nav svarīgi cilvēks, Moldāvs vai sieviete, visi 3 var nākt kopā. Jā. Droši. Skaidrs. Un tagad, kad varbūt kāds sēž izdomā, ka tikai es startēšu, ja man sieva ir spēcīga un sievai Bračka arī ir gatavs startēt, kur viņiem meklēt vai kā, nezinu, kur viņi var atrast kaut kādu dalību, kur pieteikties vismaz? Visvienkāršākais mums atrast tagad ir Facebookā. Mums pašiem mājaslapas nav, bet mēs aktīvi darbojamies Facebookā. Mūsdienās mājaslapas nevajag vairāk. Jā, tur ir visi informācija, tur var saņemt pieteikumu veidlapas, tur ir anketas, tur ir nolikums un vēl visādi cita informācija. Beigās var arī zvanīt mums, ja nu kas. Un pats tas starts, kurā vietā paredzēts, teiksim, tad, kad cilvēki jau brauc? Apmēram kilometru no šīs vietas. Tur, jā. Jā, tieši tā. Apmēram kilometru no šīs vietas. Tā ir principā Daugavas muzeja. Tā teritorija, pieguļošā teritorija. Pieguļošajā teritorija, netālu, varētu teikt tā. Starta vieta ir ļoti netālu no Daugavas muzeja, bet ne Daugavas muzeja teritorijā. Tātad, principā, gan jau, kad sacensību dienā tā jau brauks un atradīs. Viennozīmīgi. Tas ir saistīti. Tur ir krodziņš, kas, principā, mums stipri palīdz. Un tāpat tās atrakcijas un pļāva arī ļoti līdzīgi tā kā šeit. Cik ir aptuveni, teiksim, ja pieteikušies jau varbūt cik ir plānoti tie dalībnieki? Uz šo brīdi ir ap 10 komandām. Mēs šogad esam ieviesuši limitu. 15 plus 15, tas ir 15 meistaru klasē, 15 tautas klasē. Uz šo brīdi, ir vēl kaut kāds 20 vietas brīvas komandām, tā kā lūdzu. Bet tagad ir pats sākums praktiski. Jā, es noteikti zinu, ka vēl, noteikti zinu vēl komandas, kas steigsies. Vēl ir mēnesis laika faktiski. Jā, tā kā tas... Diemžēl mēs šogad ieviesām to pieteikšanās laiku līdz 4. jūlijam, lai mēs spējam nodrukāt vajadzīgā daudzumā kartes, žetonus, kontrolu kartes un visas citas lietas, lai mēs arī varam maršrutu chronometrāžu pareizi veikt, lai nav tā, kad komandas, teiksim, pēc starta kraujās viena otrai virsū un kaut kādu disciplīnu nespēja iziet tikai tāpēc, ka cita komanda traucē. Tieši tā, un arī, teiksim, mums ir pašiem vieglāk organizēt. Ja mēs zinām, ka ir 80 dalībnieki, tad no tā izejot ir, teiksim, kaut kādas balviņas jau skaidri, mēs varam izštukot tā pati, tos pašus, ko mēs ēdināšanu, vai esam izreitināt tur iedzert, tad bišķi padzerties. Jā. Dzirdināšanas punktā. Un tehniskā palīdzība mums arī aplāno, jo mums ir arī maršrutāji, teiksim, komanda izstājās, jā. Viņai ir iespēja saņemt tehnisko palīdzību, medicīnisko palīdzību, viens zvans mums un mediķis un tehnika klāt. Tieši to vieglāk, visu to saorganizēt īstenībā, tikai no tā viedokļa. Laicīgi pieskatoties, beigās jau pašiem dalībniekiem būs patīkamāk. Būs augstākā līmenī, nebūs kaut kāds bardaks un haoss. Dolis salas iedzīvotāji, viņiem nav tagad jāšausminās 18. jūlijas, tad čau, ceļi slēgti, pilni meži ar cilvēkiem, pa mājām visādi staigā. Tajā datumos ir pozitīvs, viņi te nebūs. Nē. Viss, kas saistīts ir ar privātām lietām, visu mēs skaņojam. Tas, kas attiec uz privātiem, kas uz valsti, tad mēs skaņojam ar valsti. Tas ir dabas aizsardzības pārvalde un Salaspils novada domi. Principā viss būs kārtībā. Tādā ziņā tur no pagājušā gada pieredzes izejot nebija nekāda problēma. Ir glābējs, certificēts uz ūdens, ir mediķis. Ir tehniskā palīdzība ar busu, kas var savākt visu komandu ar visiem velosipēdiem. Ir ievēroti visi dabas liegumi, kas te ūpja koks, tur uplakstiņu lauks un kas tur vēl. Un citādas lietas, jā. Labi, tagad, tad uz beigām, kas dalībniekam jāņem vērā? Kas viņam, kam jāgatavojas? Kas vajadzīgs tur velosipēds, slēpes, es nezinu, kliņšu kāpšanas, minimālais ekipējums, jā. Minimālais ekipējums ir tāds, katram velosipēds, velosipēda ķivere. Pārējais, protams, apģērbs pēc pašu vēlēšanās. Kompas.
Kompass noteikti vajadzētu atkārtot kompasu zināšanas. Šogad pārbaudīsim 1. klases līmeni ar kompasu. Nu, jā. Iespējams vēl odometrs. Bet to mēs paziņosim katrai komandai individuāli, vajag vai nevajag. Mēs līdz galam vēl neesam salikuši to. Vēl es gribu piezīmēt noteikti, kad, piemēram, komandai vēlēšanās ir liela, bet nav pie velospēda. Arī droši zvana un sarunāsim. Ir dolē cilvēki, kas nodarbojas ar velonomu, tur par labi velospēdu, ļoti labi kalnu velospēdu par tādām plieklaigu naudiņu, jā, tiešām tā nav problēma. Tad faktiski, ja kāds saka, ka man tur tas, man tur šītas muļķīgas atrunas, ja blā, 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 tieši tā, tā kā viss kārtībā, viss skaidrs. Labi, 18. jūlijas, ja, kas jāatcerās pareizi? Jā. 18. jūlijas Doles sala. Ja kāds vēl nav pieteicies, tad Facebookā Doles vasara var meklēt un atrast, un tad tur var pieteikties mierīgi, droši vien, ka visu var saprast. Prātīgs cilvēks. Un pieteikšanās līdz 4. jūlijam. Līdz Amerikas neatkarības svētkiem. Jā. līdz tiem pašiem. Ar ko jārēķinās, cik gara aptuveni distance varētu būt? Meistariem mēs šogad plānojam 25 km, tautas klasē kaut kādas 15, varbūt plus mīnus. Tas tā ar kopā riteņbraukšanu? Tas ir viss kāju posms, velo posms, laivas un vēl daži elementi, kas tur būs. Es teikšu, ka ir tāds, ņemams gabals, ja neesi akurāt beigais meistars, tad droši var uz to mazo distanci pieteikties. Nē, mums pagājuši gadu arī bija tur visādi A klases orientieris un kas, visi bija tā, visi bija apmēram. Viņi gan bērniem nāca, bet visi baigi tādi pozitīvi noskaņot. Viņi droši, kad nestāstīja, ko viņi par to reāli domā, bet visi laimīgi un svaidīgi. Visi bija laimīgi, smaidīgi un neviens neapmierināts nepalika. Skaidrs. Labi, es domāju, ka mēs ar raidījumu ar sportu uz to arī noteikti šitien būsim. Mēģināsim varbūt piedalīties pat, ja man tā Kristīna piekritīs uz šito te visu, ja? Es ceru, jā, kāpēc nē. Pasies, kas pa meistaras var būt. Meistaru klasē interesanti. Protams, tur ir vairāk lietas notiekās. Tautas klase ir vairāk tiešām domāt bērniem 7, 8, 10. Jā, maz. Mums ir arī komanda pieteikusies 3, 10-gadīgie, teiksim. Viņi var tā? Nav jau vecākam līdzi? Jā. Šoreiz var. Šoreiz var tiks galā. Jā, tas ir pa dienu un, ja nevar, tad viņiem ir telefons. Kāpēc ir telefons? Nē, no vecākiem mēs esam, protams, kad viņi nav droši vien pa kluso, tur izbēguši. Nē, tur tās ar vecākiem saskaņots, protams, bet viņi piedalīties var. Piedalīties viņi var, jā. Skaidrs. Labi, tiekamies 18. jūlijā Doles salā, Doles vasarā. Jau 2. tad droši vien nākamgad jau vairs nav variantu, tad atkal jātais. Un garās lielās, jau uz ķekalu skrienam. Jā. Tiekamies.